Tātad ir pienākušas gada beigas, kad mēs atskatāmies uz to, ko tad mēs esam tajā gadā sadarījuši, un skatāmies arī uz nākamo gadu kā uz tādu iespēju gadu. Un cik mēs esam strādājuši, cik man ir personīgi sanācis strādāt ar uzņēmumiem, varu teikt, ka tiešām uzņēmumu stipru dara nevis tā uzņēmuma nosaukums, bet tieši tā komanda, katrs cilvēks, kas stāv aiz šī uzņēmuma. Tādēļ arī šis seminārs tiek veltīts darbinieku labbūtībai, principā. Mūsu pirmā lektore ir SIA certifikācijas centra pārstāve Dagnija Baldiņa, kura pastāstīts par ISO 45001 standartu, kura saņemšana organizācijai apliecina, ka tā pievērš īpašu uzmanību darba drošības jautājumiem un dara vairāk nekā normatīvajos aktos ir prasīts. Lūdzu, Dagnija, tev vārds, un vēl pirms tev dod vārdu, gribu atgādināt uzņēmējiem, ka arī nākamā gada plānošanas periodā šajā eksporta atbalsta programmā ir paredzēts atbalsts uzņēmumiem certifikācijas procesiem. Lūdzu, Dagnija, vārds tev. Tā mēs tevi nedzirdam. Tagad dzirdat, ja? Viss ir kārtībā. Jā, tātad mani sauc Dagnija Baldiņa. Esmu integrēto vadības sistēmu eksperte, arī juriste un arī kompetentais speciālists darba aizsardzībā. Darba aizsardzības joma man nav sveša, darbojos tajā jau dikti sen, un esmu iepazinusi un arī konsultēju uzņēmumus tieši par ISO 45001 piemērošanu. Un izstāstu, kas jādara un ar ko tad šis standarts atšķirās no mums visiem zināmajām darba aizsardzības prasībām, jeb darba aizsardzības sistēmas. Šī standarta pamatuzdevums ir demonstrēt visaptverošu pārvaldības sistēmu, kas risina darba drošības un veselības aizsardzības jautājumus. Tātad ne tikai darba drošība, bet ir svarīga arī šī veselības aizsardzība, un kas ir pats svarīgākais, tātad šai sistēmai ir jābūt visaptverošai. Tātad tas nozīmē, ka šī sistēma neatiecās tikai vairs uz darba devēju un darbinieku, bet arī uz pārējām iesaistītajām pusēm. Standarts pats sastāv no daudz dažādām daļām, bet, ja mēs gribētu šodien izrunāt par visām, tad mums noteikti visas dienas garumā būtu jārunā. Tādēļ šodien tā ātri pārskriešu pāri galvenajam, lai jūs tā kā zinātu, kas tas vispār ir un kā rīkoties, ja jūs izdomāsiet ieviest šo te standartu, certificēties un tam līdzīgi. Tad standarts nosaka, kad ir jānosaka organizācijas konteksts. Kas tad tas ir? Ja? Tas nozīmē, ka certificēties nevar tikai tas nenozīmē, ka drīkst tikai darba devējs, bet certificēties drīkst jebkura organizācija, kas ir persona vai personu grupa, gan, piemēram, arotbiedrības, gan dažādas darbinieku vai darba devēju apvienības vai zemnieku saimniecības vai kāds individuālais komersants, jebkas. Un ir jānosaka visi šie te ārējie un iekšējie apstākļi, kas tad var ietekmēt šo te darba aizsardzības sistēmu. Tad jānosaka pašā sākumā ar visas ieinteresētās puses. Ko tas nozīmē? Tā kā darba aizsardzības sistēma regulē attiecības starp darba devēju un darbinieku, tad šis te OSHA standarts nosaka, ka šī ietekme ir jāvērtē tālāk. Un ir jānosaka visas iespējamās puses, kuras ietekmē uzņēmums un arī skar šī darba aizsardzība. Te ir daži piemēri, bet, protams, šis nav viss klāsts, var noteikt daudz dikti vairāk, tā kā ir jāvērtē gan apakšuzņēmēji, gan organizācijas, ar ko mēs sadarbojamies. Ir jābūt vispār principā tādai dikti riskos balstītai domāšanai, jo, ja darba aizsardzībā riski ir noteikti 660. ministra kabineta noteikumos, un tur ir tāds konkrēts uzskaitījums, tad šis te standarts jau nosaka, ka
šie riski ir jāvērtē tālāk. Ja, tā kā, piemēram, tie var būt dažādi personāla riski, ja mēs runājam par darbinieku labbūtību, tad tas nozīmē, ka arī personāla trūkums var ietekmēt šo te darba aizsardzības sistēmu, kāds nav ieradies darbā un kādam ir jāstrādā dubultā. Tie var būt arī dažādi juridiskie vai finanšu riski, piemēram, kaut kādas nodokļu prasības vai, teiksim, kādam uzņēmējam nav samaksāts par pakalpojumu, un tas arī ietekmē šo te darba aizsardzības sistēmu. Tas var būt arī dažādi politiskie riski, šīs iespējamās kara darbības vai vīrusi, kas par mums nāca, un šie te Covid prasības, ja, kas arī ļoti ietekmēja šo te darba aizsardzības sistēmu. Un viss kaut kas cits, tā kā dažādi arī politiskie lēmumi, un tad ļoti daudz par to ir jādomā, un, kā es teicu, jābūt šādai te ļoti riskos balstītai domāšanai. Tad šis standarts nosaka arī, ka visos procesos ir jāiesaista darbinieki, un ir jānosaka arī šī līderība, tad respektīvi ir jānosaka kontrolas mehānismi, kas uzraudzīs šo te OSHA standartu darbību, gan arī, teiksim, kārtība, kā darbinieki ar visu tiek iepazīstināti, kā darbinieki tiek iesaistīti šajos te procesos, jo darbiniekiem ir jāzina, kādēļ šī sistēma uzņēmumā ir ieviesta un ko uzņēmums mēģina panākt. Tad jāizstrādā šādi te dažādi lielie mērķi, jāizstrādā politikas dokumenti, un tikai tad šī sistēma darbosies, un pie kam šī sistēma jādara zināma, un šī politika un mērķi ne tikai pašam tā kā darbiniekiem un pašam uzņēmumam, bet arī visām ieinteresētajām pusēm. Vai tas ir mājaslapā, vai tas ir savstarpējos līgumos, vai tam līdzīgi. Pie kam arī ir jāpiešķir noteiktas finanses šo sistēmu ieviešanai, ir jāatbalsta dažādas veselības un drošības komiteju izveidi un arī viņu darbību paredzot tam noteiktus laiku un arī, kā es teicu, finanšu resursus. Ir jānosaka katram darbiniekam šī pakļautība, kam viņš ir pakļauts, ar ko viņš drīkst komunicēt un kādā veidā šī komunikācija veidojama. Un pats galvenais arī jāaizsargā darbinieki no visām iespējamām represijām, ja viņi ziņo par šiem te saviem kaut kādām nepilnībām darba vietā, apdraudējumiem, riskiem un tam līdzīgi. Tad, kā jau es mazliet pieminēju, ir jāizstrādā šis te politikas dokuments, un šajā te politikā tad konkrēti standarts ir noteicis, kas ir jāietver. Tad ir jābūt apņemšanās nodrošināt drošus un veselīgus darba apstākļus, un šeit mēs nerunājam tikai par darbības riskiem un par šiem te notikušajiem nelaimes gadījumiem un tam līdzīgi, bet arī jau daudz vairāk, tātad uz gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem. Jānodrošina konkrēts ietvers šo te mērķu sasniegšanai, jāizpilda piemērojamās normatīvo aktu prasības, jāietver apņemšanos novērst visas bīstamības un samazināt visus riskus, kas attiecās ļoti daudz uz šo te darbību plānošanu, par ko mēs parunāsim mazliet vēlāk. Un jābūt arī apņemšanās nepārtraukt uzlabot šo te sistēmu, jo arī šī te patstāvīgā uzlabošanās ir viena no standarta prasībām. Un ietver arī apņemšanos konsultēt darbiniekus un iesaistīt arī šajos te procesos nodarbināto pārstāvjus. Un šeit politikai, kā jau es teicu, ir jābūt noteikti dokumentētai, komunicētai viscaur organizācijai, tad vai nu mājaslapā, vai galvenais, lai visiem būtu pieejama arī šīm ieinteresētām pusēm, un arī atbilstošai un piemērotai, kas nevar vienkārši standarta instrukciju vai kaut kādu standarta politiku paņemt un pateikt, ka viņi derēs pilnīgi visiem uzņēmumiem. Tā nē, tiešām tādēļ strādā šie eksperti, lai šos te dokumentus piemērotu katrai konkrētai uzņēmuma darbībai.
Tad, jā, ļoti daudz standarts runā par darbību plānošanu, tad vairāk ir vērsts uz šo preventīvo darbību ievērošanu, un ir jāvērtē visi iespējami apdraudējumi, ja, tātad, kā jau es teicu, runājot par šiem te riskiem, kāda vien var būt, ja, tā kā, sīkāk vairs šim te otrais vairs nepieskāršos, bet, tā kā atceroties to, ko iepriekš teicu, tātad jāizvērtē visi iespējamie riski, nevis tikai tie, kas ir noteikti mums normatīvos aktos darba aizsardzības sistēmā, tad skatāmies jau daudz tālāk. Šis arī jā, par to pašu, es vienkārši skatos, kad laiks. Tad, jā, tas, ko droši vari, Dagnija. Jā, labi, bet tas bija tas, par ko es tā kā iepriekš jau tā kā, tā virspusē izstāstīju. Tad ar ko tas vēl atšķirās, tas, ka visi procesi ir jānosaka tādos konkrētos procesu schēmās, jāstrādā metodes, gan, teiksim, kā kurā situācijā rīkoties, lai nebūtu nekādas iespējas darbiniekam teikt, ka viņš kaut ko nav zinājis, vai ka darbiniekam nav skaidrs šī sistēma, kā rīkoties konkrētā situācijā. Līdz ar to vislabāk tas darbojās pārskatāmās procesu schēmās, katram konkrētam darbam vai pienākumam ir šī procesu schēma. Protams, tur nav iespēja atrunāt pilnīgi visu, ja, bet jo vairāk šo noteikumu būs, kā kurā brīdī rīkoties, pieļaujot teiksim, dažādus variantus, tad šī sistēma būs saprotamāka. Tad organizācijai noteikti ir jādara viss, lai vienmēr atbildīgie par šo standartu ieviešanu saņemtu pieeju jaunākiem normatīvu aktu prasībām. Un pat viena no tādām standartu prasībām ir izveidot šos normatīvu aktu sarakstus un noteikti arī šo atbilstību. Un tie nav tikai likumi un ministru kabineta noteikumi, bet uz šo konkrēto darbības jomu attiecināmās arī, piemēram, pašvaldību saistošie noteikumi vai konkrētie, piemēram, uz konkrēto kaut kādu darbības jomu attiecināmie noteikumi. Tātad arī jau daudz vairāk, ja teiksim, strādājam dzelzceļā, tad viss, kas attiecās arī uz šiem dzelzceļiem, teiksim, būvniecības nozarē, kā piemēru var minēt, piemēram, šos pašvaldības saistošos noteikumus attiecībā uz troksni, ja no cikiem ir jābūt klusumam un tam līdzīgi, un tas arī ir jāievēro, nevis mums te pa nakti ir objekts jāpabeidz, un tad vienalga, ko saka ap objektu dzīvojošie cilvēki. Ja? Tā kā ir jāskata daudz tālāk un daudz vairāk. Un, protams, arī šiem normatīviem aktiem visu laiku jābūt ir aktualizētiem, un tādēļ tā labā praksa ir, ka pierakst arī tā kā ar kuriem grozījumiem šie noteikumi jau tā kā ir ar kuru grozījumu datumu. Līdz ar to, tā kā varam redzēt, kad šī sistēma tiek uzskatīta un pārskatīta šie normatīvi akti un nestrādājam pēc kaut kādiem, tā kā veciem vai kuri vairs nav spēkā. Tad, jā, organizācijai ir ļoti daudz jāplāno savas darbības, lai risinātu šos dažādos riskus, un jādomā metodas, kā šos riskus samazināt vai kā no viņiem izvairīties. Un, jā, tad arī šajos amata aprakstos mēs varam noteikt šo hierarhiju, kur darbiniekam ir jāvēršās, ja viņš ir kaut ko atklājis vai, teiksim, ja viņš paredz kādu risku un kādā veidā, teiksim, notiek šī risku novēršana, organizēšana un tam līdzīgi. Tad, jā, kā jūs teicu, šiem mērķiem ir jābūt saskanīgiem ar politiku, arī tieši nedrīkst būt kaut kādi tādi
visiem uzņēmumiem vienādi. Ja? Obligāti šiem visiem mērķiem ir jābūt tādiem stingri noteiktiem un mērāmiem. Ja, teiksim, tas ir kaut kāds mērķis samazināt nelaimes gadījumu skaitu, vienkārši tā nevar uzrakstīt, ir jābūt kaut kādam procentam vai kaut kādam ciparam klātīm vai vēl visu, vai piemēram, samazināt, piemēram, tur darbnespējas lapu dienu skaitu arī konkrēti par procentiem vai teiksim, skaitu, lai tā kā varētu tajā tālāk tiksim līdz šim te izpildījumam, lai varētu parādīt, ka šis te mērķis ir izpildīts. Ja nav, tad meklētu iemeslus, kādēļ nav izpildīts, un domāt arī, ko darīt tālāk vai kādus mērķus noteikt. Tā kā tālāk, tādēļ arī izvērtējot šos te mērķus un viņus izvirsot, nekad nevajadzētu tā lekt uzreiz tā, līdz pašām virsotnēm, bet, tā kā pamazītiņām, lai varētu pierādīt šo te pilnveidošanos, ja, katru gadu, lai nebūtu jādomā jauni mērķi, jo kaut kad noteikti, tad, ja tādi būs tie kritēriji, tad noteikti nebūs kādā brīdī vairs, kur piemērot. Un mērķiem, protams, jābūt arī dokumentētiem. To parasti dara tā kā vadības pārskatā, bet, var arī visur, kur citur. Bet, protams, ļoti svarīgs ir arī vadības atbalsts, lai šo te OŠS pārvaldības sistēmu varētu ieviest, uzturēt un arī nepārtraukti uzlabot. Un te ir daži tā kā piemēri, kas tad tie varētu būt, un, protams, kad parasti viena no būtiskākajām ir finanses, un otra ir laiks. Ja šeit par laiku nav, jo tam arī nevienmēr visi šie te darbi ir izdarāmi varbūt tur konkrētajā darba laikā, jo parasti šie cilvēki, kas ir iesaistīti OŠS pārvaldības sistēmu izveidē, ieviešanā un uzturēšanā, ir diezgan tādi, parasti ikdienā strādā citos darbos, ja vien nav tāda kvalitātes vadības sistēma. Un tad ir jāparedz viņiem arī šim te laiks, ja, un tas nevar būt tā, ka tas notiek kaut kādu nedēļu pirms kārtējā audita. Šai sistēmai ir jābūt patstāvīgi uzturētai, ja, un tad ir jānosaka vai tur dienu skaits vai tam līdzīgi, lai šie te darbinieki, kas ikdienā varbūt veic citus darba pienākumus, varētu atrast laiku un veikt šos savus pienākumus. Tad ļoti daudz OŠA runā par darbinieku apmācībām un par šīm te kompetencēm. Ir, tā kā pati esmu saskārusies ar divu veidu uzņēmumiem. Vieni ir tādi, kuriem tiešām ir ļoti svarīga darbinieku izglītība, bet citiem atkal ir tā, ka izglītība nav svarīga, viņiem galvenais ir, lai darbiniekam būtu šī pieredze un prasmes. Tad šo te arī vajag reāli tā atrunāt, ja, kad tā kā ir vajadzīga, teiksim, amata aprakstā visbiežāk, ja, tad ir vajadzīga pieredze tāda un tāda, un, protams, ja to vēl kaut kā var pierādīt, tad ir vispār ideālais variants, bet šeit arī atceramies par datu aizsardzību un neko neviedzīgu, jo tā kā neglabājam, bet izglītības dokumentus, kuriem vēl nav beidzies termiņš, ja tās ir dažādas apliecības un vēl viss droši personāla lietā drīkst glabāt, ja tā kā tas nav nekāda veida pārkāpums, jo uzņēmējiem ir jāvar pārliecināties, kad darbiniekiem ir šīs te atbilstošie kompetences dokumenti. Jo kādēļ es par šo runāju, es esmu arī certificēts datu aizsardzības speciālists un apsakojot uzņēmumus, nereti, tad, kad es viņiem jautāju, kā jums ir ar izglītības dokumentiem, tad viņi man saka, nē, tagad no datu aizsardzības viedokļa neko nedrīkst glabāt, un tad, diemžēl, man jānākās atsaukties, kad viņi ir bijuši kaut kādā neveiksmīgā seminārā vai tam līdzīgi, ja, jo tas, ko var pamatot, kādēļ ir nepieciešams, un vēl vairāk, ja to nosaka regula, tad droši to drīz glabāt. Ja? Nedrīkst glabāt tos izglītības dokumentus, kam ir beigušies termiņi vai kas neattiecās uz konkrēto lietu. Ja? Tā kā, piemēram, tur būvniecības uzņēmumā un tur darbiniecei šūšanas diploms, ja, vai kaut kas tam līdzīgs, viņš noteikti nebūs nepieciešams. Tātad šie ir lieki, bet tas, kas attiecās uz konkrētu amata veikšanu, viņi, protams, kad
ir jāglabā, lai varētu kaut vai auditors pārliecināties, ka viņam šīs te izglītība ir. Tad, protams, ir jābūt arī mācību plānam, un darbiniekiem ir jānosaka apmācības, un runājot par šo te darbinieku iesaisti, noteikti var viņiem arī pašiem pajautāt, kas ir tas, ko viņi gribētu apgūt. Kas viņiem profesijai ir nepieciešams, jo nevienmēr priekšnieks no malas visu var redzēt. Ja? Visbiežāk pats darbinieks zina, kas ir tās zināšanas vai tā kompetence, kas viņiem trūkst. Un tad, protams, veidojot šādus apmācību plānus, arī ir jāparedz tam resursus, un tad arī šis te, kad, piemēram, viens no mērķu punktiem var būt arī tāds, kad palielināt tur apmācību skaitu par tik un tik, ja, vai arī, teiksim, summāri, bet, nevienmēr summāri nosaka arī kvantitāti un kvalitāti, ja, tā kā varbūt ne tik daudz runājam par finansēm, bet tieši par šo te apmācību skaitu kā tādu. Un tad, vēl noteikti ir jābūt arī atbalstam lai darbinieki izprastu visus šos te gan pašošas politiku, gan arī izvirzītos mērķus, lai viņi saprastu, kādēļ vispār tas ir vajadzīgs, kādēļ uzņēmums uz to iet un kāds labums viņam no tā ir. Tad kādas varētu būt sekas, ja kaut kas nebūs tā kā vajag, vai, teiksim, būs šie pārkāpumi vai neatbilstības, kā mēs to saucam. Un tad, kas darbiniekiem ir jādara, lai izvairītos no visiem šiem te iespējamiem apdraudējumiem. Un ļoti daudz arī standarts runā tieši par šīm te ārkārtas situācijām, lai jebkurš darbinieks zinātu, kā jebkurā ārkārtas situācijā rīkoties un pie kā viņam doties, ar kuru speciālistu, par kuru šo te situāciju runāt, ugunsgrēka gadījumā pie kā vērsties. Ja tas ir kaut kas ar ķīmiskām vielām un to noplūdu saistīts, pie kā viņam griezties, ja, teiksim, ir nelaimes gadījums darbā, un šo te arī vislabāk, visvairāk darbiniekiem tiešām arī, pati tā kā apmācībās, esmu tā kā pārliecinājusies, ka visvairāk uz darbiniekiem un atmiņā paliek tieši tas, kas ir kaut kādās procesu schēmās, tas, kas ir bildītais. Jo tas, kas ir darbiniekiem jālasa, to nevienmēr darbinieki atcerās. Tad ļoti daudz, ir standarts runā tieši par komunikāciju, un par komunikāciju tad arī ir jāatrunā, cik daudz darbinieki drīkst teikt, ar ko viņi vispār drīkst runāt un kad viņi drīkst runāt, lai nebūtu tā, ka par kaut kādām lietām runā darbinieks, kam vispār nav atbilstoša kompetence. Piemēram, uzņēmumā kaut kas ārkārtējs ir noticis, tad žurnālists atnāk vai teiksim, tur kaut kāda uzņēmuma cita ieinteresētās puses pārstāvis atnāk pa ceļam satiek pirmo sētnieku, kas tīra sniegu, ja, un tad viņš publiski pauž uzņēmuma viedokli, ja, tā nebūs pareiza situācija. Bet šim te sētniekam ir jāmāk pateikt, kad par šiem jautājumiem jūs varat komunicēt tikai ar valdi vai ar, teiksim, kaut kādu preses cilvēku vai vēl visi, tagad arī konkrēti ir jābūt noteiktam un darbiniekam ir jāzina, pie kā sūtīt un ar ko komunicēt. Šis gan neatiecās uz visu to, kas attiecās uz darbinieku pašu prasījumiem, ja pie dažādām institūcijām, ja tiek pārkāptas viņa kaut kādas tiecības, vai tā būtu valsts ieņēmuma dienas darba inspekcija vai tam līdzīgi. Ja tā kā tur darbinieks var vērsties jebkad, un šāda rīcība darbdevējiem ir, diemžēl, jāatbalsta, ja? Vai par laimi, jo darbinieku prasības ir jānodrošina. Tad, es jau teicu, ka ir jābūt šī normatīvo aktu prasībai, bet ir arī ļoti daudz standarts runā par dokumentācijas vadību. Un tad vislabāk, protams, visu var uzrādīt tad, ja tas ir dokumentēts. Un
Protams, ir jāievēro dokumentu juridiskais spēks, jābūt gan dokumentu izstrādes datumam, gan versijai, gan arī jābūt noteiktam, kā šie dokumenti tiek atjaunotas šīs versijas un pie kā viņi glabājās un cik ilgi glabājās, ja, lai tā kā, tas būtu zināms. Un šo parasti visu atrunāja tāda standarta rokas grāmata, ko veido un kur tātad visas šīs lietas tiek dokumentētas. Un tad, protams, runājot par darbībām, tieši pašām ir konkrēti noteikts visas darbības, kas tad ir jāplāno, jādara un pēc tam jāuzrauga, lai šie standarta prasības tiktu ievērotas un lai varētu pierādīt, ka organizācijā darbojās šī sistēma un lai nevienam nebūtu šaubu, kad šis uzņēmums dara daudz vairāk nekā vienkārši prasa normatīvo aktu prasības. Un tad runājot par šo snieguma novērtējumu, to vislabāk var noteikt pārskatot šo mērķu prasības un auditējot, tātad taisot gan šos iekšējos auditus, gan arī, teiksim, ja uzņēmums certificējās, tad, protams, ir arī ārēji auditi. Un šeit es ieteiktu arī saglabāt pēc tam šos audiācijas pierakstus, nevis tikai smuki visu sarakstīt tā kā tabuliņās un tam līdzīgi, jo ir jānosaka arī šīs auditējumās prasības katram konkrētajam darbiniekam, kas kaut kādā veidā ir iesaistīts šajā sistēmas darbībā. Un arī, lai varētu pierādīt, kad visi šie jautājumi, kas uz viņu attiecas, viņam tika uzdoti. Gan par šo, kā viņš saprot pats šīs standarta prasības, kas ir tas, kuros procesos viņš ir tieši iesaistīts, šis konkrētais darbinieks, un vai viņš pārzina šīs rīcības, tad jo vairāk darbinieks zinās, jo vairāk viņš prasīs atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, jo ārējiem auditoriem būs lielāka pārliecība par to, ka uzņēmumā šī sistēma ir un viņa darbojās. Tad ir jānosaka, tad pārvaldības pārskats ir tāds dokuments, kurā ir tāds gala sniegums. Un viņš arī ir jāveido noteiktos periodos. Visbiežāk tas ir reiz gadā pēc auditiem. Tad, kad ir jau izveidots arī auditu pārskats, tad tiek izveidota pārvaldības pārskate, kurā viss tiek izrunāts. Vai tika izpildīts iepriekšējie mērķi, vai bija kādas sūdzības, un kā tika risināt jautājumi no šīm ieinteresētajām pusēm, vai bija nelaimes gadījumi, vai bija gandrīz notikušie nelaimes gadījumi, kā tas tika novērsts, uzlabots, un lai turpmāk tādi nebūtu. Attiecībā uz mērījumiem vai kaut kādi tika veikti, pie kam noteikti, ja ir kaut kādi mērījumi, tad šīm iekārtām, ja vien to paredz normatīvie akti, bet arī, teiksim, iekšēji, lai pārliecinātos, ka šis mēra instruments atbilst visām prasībām, tomēr vajadzētu būt verificētiem. Tad, vai tika ievērots visu normatīvo aktu prasības, vai nav tur kaut kādas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē šo uzņēmumu darbību, audita rezultātus, visas iespējamās darbinieku līdzdalības pasākumu, kas tad ir bijuši, un, protams, vai ir kaut kādi jauni riski parādījušies, un kas ir tas, kā uzņēmums plāno viņus samazināt vai novērst. Tad arī par komunikāciju un par to, kas uz nākošo periodu ir plānot kādu uzlabojumi. Un šie vadības pārskats, parasti viņš ir tā kā protokols, kurā piedalās visi tie, kas ir atbildīgi par šiem procesiem. Ir jādara zināms arī pārējiem darbiniekiem, lai viņi tā kā zinātu, jo šie uzņēmumi gan lielie mērķi, gan arī mazie mērķi, uz kuriem tad uzņēmums iet, ir jādara zināms pilnīgi visiem darbiniekiem, lai viņi tā kā jebkurš zinātu un sajustos kā daļa no šīs savas organizācijas un sajustos gan vajadzīgi, gan novērtēti un tam līdzīgi.
Tad, kā jau es teicu, jāizstrādā šie te pastāvīgās uzlabošanās iespējas, gan kā mērķi, gan arī reaģējot uz visām iespējamām ārkārtas situācijām. Un, protams, jānovērš arī visas sekas. Un tad šīs te viss ir jāsaglabā dokumentēti, lai atkal to varētu parādīt, lai varētu izsekot arī šos te iepriekšējos periodus, kā tad šīs te darbības ir izpildītas. Un korektīvām darbībām visām, kuras tad tiek veiktas, ir noteikti jābūt atbilstošām atklāto nelaimes gadījumu vai neatbilstību ietekmei. Un šeit sistēmai ir jābūt patstāvīgi jānodrošina tāda pastāvīga uzlabošanās, un viens no tiem svarīgākajiem kritērijiem noteikti ir nodrošinot šo te darbinieku iesaisti. Pati praksē vairāk kārt esmu saskārusies ar situāciju, kā ja runājam par to, ko uzņēmumi dara vairāk, un varbūt pat sasaistot ar to šodienas tēmu par veselības veicināšanu un darbinieku labbūtību, tad arī noteikti ieteiktu pirms uzņēmums ievieš kaut kādu saliedēšanās pasākumu vai, teiksim, kaut kādu veselības veicināšanas pasākumu arī nokonsultēties ar darbiniekiem, kas ir tas, kurā viņi labprāt paši iesaistītos. Un no šiem te darbiniekiem nāk ļoti labas idejas. Bieži vien tādas, ko neviens ne darba aizsardzības speciālists vai kāds cits, kas uzņēmumā atbild par darbinieku labbūtību, varbūt pats nemaz nevarētu izdomāt. Lūk, un jāņem arī vērā tas, ka mēs jau katrs esam savādāks. Citi mēs esam tādi ekstraverti, citi introverti cilvēki, un ne visiem patiks viss, ko uzņēmums ir izdomājis, un nekad ar varu arī nevajag šādos pasākumos likt piedalīties. Bet, ja kaut ko rīkojam, tad noteikti kaut kāda daļa tomēr šo te darbinieku piedalās. Un, ja viņi vēl piedalās pasākumā, kurā viņi paši ir ieteikuši, kurā viņi varētu piedalīties, tad, protams, darbinieki jūtās daudz novērtētāki. Un arī šīs te idejas par pasākumiem nāk tiešām ļoti, ļoti labas. Un pēc tam noteikti vajadzētu arī tādu atgriezenisko saiti tad, par šo te, kā darbinieki ir apmierināti vai nav ar šo te notikumu. Un tad, redzot, teiksim, to, ko grib atkal citi varbūt, kas nav šī konkrētā pasākuma mērķa auditorija, tad var domāt arī par kaut ko citu, atkal uz ko citi, labprāt dotos. Un tieši tāpatās arī ar visu darba aizsardzības sistēmu ļoti moderni ir ieviest tādas risku kartītes, kad darbinieki jebkurā brīdī var ziņot par iespējamiem vai par notikušiem nelaimes gadījumiem vai par visādām nebūtībām, vai tur elektrodrošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības jomā, jo tas parasti darba aizsardzības speciālists arī, viņš nav spējīgs visās darba vietās redzēt visu to, ko redz darbinieks. Tādēļ mēs arī runājam par šo te darbinieku iesaisti. Un tad šajās risku kartītēs vēl tad ļoti labi darbojās, ja ir paredzēta tāda vieta, kur darbinieks var ieteikumus izteikt, kā novērst vai samazināt šo te konkrēto risku. Un arī bieži vien tas, kas tādam vadības cilvēkam varbūt vai darba aizsardzības speciālistam tur liekas saķert galvu, un viņš nemā ārprāts, kā es tagad šito varu novērst vai uzlabot, un tā ir neiespējamā misija. Bieži vien no darbiniekiem nāk tik viegli izdarāmas un ērtas šīs metodes vai paņēmieni, kad jāliekās, ka katram cilvēkam ir jābūt savā vietā, un viņš šo te konkrēto darbu vietu pārzina daudz vairāk nekā vispārējie. Lūk. Un noslēgumā te ir divas bildītes, kas tad ir, ja ir ieviesta darba aizsardzības šī te OŠS sistēma un arot veselības, un kāda tad ir darba vieta, ja nav. Es ceru, ka nebija ļoti sarežģīti, un kad varējāt saprast.
Un, jā, ja ir kādi jautājumi, tad nu, ne tikai šeit varbūt tagad uzreiz nenāk prātā, bet noteikti varat jautāt arī norādītajā mājaslapā un tam līdzīgi. Paldies, Dagniem! Ļoti izsmaļoši, jā, tiešām sapratu, ka šī standarta ieviešana uzņēmumā dod tādu pamatu, tādu struktūru, kā tad vadīt un pārvaldīt cilvēku resursus efektīvi un gudri uzņēmumā. Man radās jautājums, es domāju, arī uzņēmējiem varbūt šis varētu interesēt, cik ilgā laikā var iegūt šo certifikātu, šo standartu? Tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik uzņēmums ir pretimnākošs, cik viņi ir gatavi paši iesaistīties, lai šo te visu sakārtotu, saorganizētu, cik liels ir uzņēmums vai šīs te grupa, kuru viņi gatavojās ieviest, bet, nu, sākot no tā, lai vēl jau ir arī uz to jau sākotnējo auditu būtu jau jāparāda, ka kaut kas jau darbojās, ja nav tā, ka tikai sakārtojām dokumentus un viss, jo ir taču jāiepazīstina visi darbinieki un vēl viss, nu, man gribētos teikt, ka, 2-3 mēneši noteikti paiet. Bet ko man noteikti gribētos teikt, nevis tāpēc, ka tā kā tādos peļņas nolūkos vai vēl kaut kā, ja, bet kad vienkārši par cik tā ir integrētā vadības sistēma, tad noteikti padomāt par to, lai tomēr arī šo pārvaldību un vidi arī tomēr neņemt tā kā pulciņā, lai visu darītu kopā, nevis tikai vienu šo te standartu, jo tas tad būs samazinās laiku, kad tas tiek tā kā ieviests, jo pēc tam pievienot atkal kaut ko jaunu klāt ir sarežģītāk. Tā kā padomāt, vai tomēr mēs neesam tādi, ka mēs varam arī jau parādīt, ka mēs domājam ne tikai par darbiniekiem, bet arī par ilgtspēju un tam līdzīgi. Paldies! Es domāju, ka uzņēmēji man piekritīs, ka arī ārvalstu sadarbības partneri, investori, viņi ļoti novērtē to, vai Latvijas uzņēmējs tiešām domā par saviem darbiniekiem un vai viņiem ir šāda veida standarti. Vēl viens jautājums par to, ar kādām izmaksām uzņēmumam būtu jārēķinās ieviešot šādu standartu. Es tad nemācēšu par šo jums atbildēt noteikti. Par ieviešanas izmaksām, ja, teiksim, ir vajadzīgi kā konsultanti un pēc tam pašiem auditiem un vēl visu ir atbalsts arī, ja, kā mēs zinām, tā kā noteikti to var izmantot, bet noteikti jūs varat vērsties pie speciālistiem apakšā norādītajā adresē un tur uzdot šos te jautājumus. Es personīgi nemācēšu jums atbildēt. Labi, paldies. Mēs arī noteikti nākamajā gadā organizēsim atsevišķu semināru par certifikāciju tiem uzņēmējiem, kuriem šis ļoti interesē. Paldies, Dagnī. Jautājumi mums nav, jā, tad es acīm redzot saprotu, ka uzdos rakstot e-pastu uz www.certificēšana.lv. Paldies, Dagnī, par dalību. Paldies. Es saprotu, ka tev ir jādodās, tad iespējams tiksimies nākamajā gadā kādā citā seminārā. Jā, uz redzēšanos. Jā, uz redzēšanos. Nākamā lektore mums ir no Swedbank pārstāve Laura Sticere, kas ir karjeras centra vadītāja. Un es ticu, ka Laurai šis standarts nav nekas svešs. Un varbūt mēs uzzināsim to recepti, kā tad var kļūt par Latvijā 5 gadus pēc kārtas, iespējams 6, to mēs vēl nezinām, par labāko darbu devēju Latvijā. Lūdzu, Laura. Jā, es ceru, ka jūs redzat un dzirdat mani. Jā. Super. Dagnija patiesībā izstāstīja jums visu esenci, bet būtības pēc Dagnijas prezentācijas no vienas puses varētu arī doties mājās, jo viņa ir izstāstījusi tik ļoti koncentrēti tajās detaļās vienu ļoti būtisku sadaļu no tā, kas arī var veidot jūsu uzņēmumu par top darba devēju, un pieminot arī ļoti daudz tādus atslēgas vārdus, kas saistīti arī ar darbinieku iesaisti un komunicēšanu ar darbiniekiem un tam līdzīgi.
Bet, tad varbūt, ka es drusciņi par kaut ko citu. Dagnija bija ļoti tāds koncentrēts, detalizēts un tāds ļoti, ļoti noderīgs un lielais darbs, par ko es varbūt tik detalizēti nestāstīšu, bet kā tad ir kļūt un būt par top darba devēju 5 gadus pēc kārtas? Mans vārds ir Laura Sticere, priekš jūs šeit redzēt, un, ja godīgi, tad pirmais, kas ienāca prātā par tikko nosaukto tēmu, man bija, es nezinu, es patiešām nezinu. Tā varētu būt tāda vairāk nekā dīvaina reakcija, ņem vērā, ka es esmu darbojusies ar Svetbank darba devēja tēlu jautājumiem, gan esot mārketinga komandā tepat bankā, gan es esmu bijusi arī vairāk kā 3 gadus darba devēja tēla jomas vadītāja personāla komandā tepat Svetbank. Un pašreiz, vadot karjeras centra komandu, būt par iekārotāko darba devēju ir viens no mūsu komandas galvenajiem mērķiem, kas mums ir jāsasniedz. Mazliet ilgāk sevi paskatoties, es sapratu to, ka patiešām nezinu, kāda recepte, lai jūs kļūtu par top darba devēju tieši jūsu cilvēkiem. Bet jūs gan to varētu zināt, un kā arī Dagnija minēja, un pavisam noteikti to zina jūsu pašu cilvēki. Tāpēc šobrīd es piedāvāju 1 minūti mazai individuālai refleksijai. Jums ir šobrīd jāatrod kaut kas, kur un ar ko pierakstīt, un šīs te īsās 1 minūtes laikā jums būs jāatbild tikai uz 2 jautājumiem. Ar atbildēm nebūs publiski jādalās, tās vienkārši varbūt var palīdzēt jums mazliet paskatīties uz sevi no darbinieku perspektīvas. Tātad 2 jautājumi. Vai jūsu darbinieki mīl darbu, ko pašreiz dara? Kāpēc jā vai kāpēc nē? Un otrs jautājums, vai jūsu darbinieki lepojas strādāt pie jums? Kāpēc jā vai kāpēc nē? Es uzņemšu laiciņu, es ceru, ka jums sanāks piefiksēt vismaz pāris idejas, kas nāk jums galvā. Un noslēdzot šo mazo uzdevumu, es jums pateikšu 1 labu ziņu, 1 vēl labāku ziņu un 1 sliktu ziņu. Bet tagad es dodu jums laiku. Es jūs neredzu, tā kā, ja kāds kaut ko, ja ir kāds jautājums vai kas, tad es ceru, ka man palīdzēs moderators. Vēl tikai 30 sekundes. Paldies, ka paņēmāt vismaz 1 minūti laika padomāt par saviem darbiniekiem un par savu darba devēju tēlu. Tātad labā ziņa. Ja jūs varējāt uz šiem jautājumiem atbildēt, tad jūsu priekšā ir pāris izejas punkti receptei, kā kļūt par top darba devēju tieši jūsu cilvēkiem. Vēl labāka ziņa, ja atbilžu nav, tad jūsu priekšā ir ļoti, ļoti interesants izpētes darbiņš. Un ir arī viena sliktā ziņa. Tās sastāvdaļas tai uzvarošajai labākā darba devēja receptei nemitīgi mainās. Tādēļ arī tiem, kuriem atbilde šobrīd jau bija, ir jāturpina nepārtraukti šos jautājumus turēt fokusā un darboties saskaņā ar saņemtajām atbildēm. Gatavojoties šodienai, mana kolēģe Dace it kā nopietni, it kā pa jokam ieteica. Mums tās balvas stāv un neviens uz tām neskatās. Stāv plauktā aputējušas, cel pa vienai augšā un rāda ekrānā. Tā tu mierīgi aizņemsi visu sev atvēlēto laiku. Lai tās balvas paliek aputējušas un plauktā, jo tās nekad nav bijušas pašmērķis. Tiesa gan, balvas mums ir kā gaisma bākā, kā tāds apliecinājums, ka uz šo brīdi mēs ejam pareizajā virzienā.
Pazīstamais HR domātājs Simons Sineks ir teicis, mēs visi esam ierauti nebeidzamā spēlē, konkurēt nevis pret kādu citu, bet gan paši pret sevi. Tādēļ tā vissvarīgākā balva ir mūsu pašu darbinieku novērtējums. Ar to gan es vēlos padalīties. Svetbank pavasarī veica tādu iekšējo pētījumu, kur atbildes sniedza ap 8000 kolēģi no visām mūsu 4 valstīm. Tas ir visas 3 Baltijas valstis un Zviedrija. Un, protams, ka ir patīkami atzīt, ka tieši Svetbank Latvijā ir visaugstākie rezultāti gan darba mīlēšanas, gan lepošanās sadaļā. Un šeit jūs varat arī ieraudzīt, kas Svetbank kolēģiem ir būtiski, lai patiktu nākt uz darbu un lepotos ar būšanu šajā uzņēmumā, kas, protams, var visnotaļ atšķirties no tā, ko jūs esat pierakstījuši savās atbildēs, vai kas ir tas, ko jūsu darbinieki jums pateiks. Bet šī, protams, ir tikai aizberga pati virsotnīte, jo bez šiem jautājumiem mēs uzdodam darbiniekiem regulāri veselu listi ar citiem, kas saistās ar viņu vajadzībām, vēlmēm, sajūtām, strādājot pie mums. Un balstoties uz šīm atbildēm, liekot klāt to, ko mēs kā biznesa organizācija vēlamies sasniegt, notiek tas nepārtrauktais kopdarbs, lai mēs paši ar sevi konkurētu un uzlabotos. Bet kā lai tad visu to sastrādāto izstāsta? Visu to, kas ir vairāku gadu garumā paveikts un kas ir bijis tas nemitīgais fokus un nemitīgās darbības. Šajā gadījumā es tālu nemeklēju, atkal jautāju kolēģiem, kā viņi domā, kā šo lielo stāstu vai garo stāstu daudzu gadu garumā izstāstīt jums. Izkristalizējās 2 atslēgas vārdi, kas rada mūsu darba vidi mums visiem tādu, ko mēs varam saukt par labāko, kur pašreiz atrasties. Šie atslēgas vārdi ir cilvēcīgums un jēgpilna kopā darīšana. Kad es jautāju kolēģiem, ko viņi domā par cilvēcīgumu, tad atbildes, piemēram, bija šādas. Iespēja aiziet līdz brīvības piemineklim, sagaidīt basketbolistus darba dienas vidū, bankas vadības uzrunāšanu uz tu, vai tas, ka, ja darbā ir problēma, tad visi metīsies palīdzēt atrisināt, nevis meklēs vainīgo. Mana personīgā visnesenākā pieredze patiesībā ir par cilvēcīgumu attiecībā pret mani kā Svetbank klienti. Pārdodot auto, es biju tīri cilvēciski aizmirsusi atslēgt kasko apdrošināšanu. Un atklājot to pēc pāris mēnešiem, es ar šausmīgu stulbumu sajūtu sazinājos ar savējiem. Turklāt jums jāzina, ka, ja es kā kolēģis zvanu saviem kolēģiem uz mūsu konsultāciju centru, tad viņi neredz, ka es esmu viņu kolēģis. Un viņi arī risinot šīs problēmas, viņi neredz nevienā brīdī, kad es esmu kolēģis. Esmu parasts klients. Un tad es izstāstīju situāciju, un nav vajadzības tālāk dramatizēt, jo pēc pāris datu, piesniedzot papildus paskaidrojumu, vienu man tika atslēgts līgums ar atpakaļošu datumu, un arī pārmaksātā naudiņa tika atgriezta. Šis arī ir viens no tiem cilvēcīguma pierādījumiem, un ne tikai tādā darba vidē, bet arī te ir vietā pieminēt, ka tas, kā mūs uztver klienti, ir arī cieši saistīts arī darba devēja potenciālo novērtējumu. Tas nozīmē, ka tas, kāda mēs esam organizācija kopumā, arī biznesā, nav atrājums no tā, kā veidosies tā potenciālā uztvere par mums kā ar potenciālo darba devēju. Un kas tad ir mūsu iespēja realizēt cilvēcīgumu no organizācijas puses? Patiesībā ir tas, ko arī Dagnija minēja ļoti daudz savā prezentācijā, tā ir tā darbinieku iesaiste. Tas ir redzēt to esošo, jauno, un kas ir arī īpaši svarīgi, arī aizējošo darbinieku, nevis kā cipariņu kārtēja Excelī, bet gan caur tādu know your employee vai zini savu darbinieku prizmu, dodot iespēju kolēģiem izteikties, uzklausīt, sadzirdēt viņus un arī, protams, neignorēt pateikto. Otrais atslēgas vārds ir kopā darīšana. Un pagājušajā gadā labo darbu paveikšanai kopā mēs esam veltījuši 56 diennaktis. Mēs esam gan ar Pasaules fonda palīdzību Pasaules dabas fonda palīdzību iesaistījušies tādās interesantās ar ilgspējīgu ietekmi lietās kā cīņā ar krokaino rozi, kas ir agresīva svežzemju suga Ķemeru Nacionālajā parkā, vai ravējuši invazīvo tatārijas salātu Bolderājas pludmalē,
mūsu kolēģi ir izglābuši, asinsdonāri ir izglābuši 441 cilvēka dzīvību, un, piemēram, skolās 17 mūsu MOT treneri ir novadījuši vairāk kā 300 stundas pret apcelšanu negatīvo vielu lietošanu skolēniem. Tā pašā laikā mēs esam arī vēl cītīgāk pastrādājuši, lai izlīdzinātu atalgojumus tam vīriešiem un sievietēm par identisku darbu. Un taisnīgi atalgojumu maksātāju topā pakāpāmies vēl par vienu vietiņu augstāk, un es varētu vēl turpināt. Bet kopumā apkopojot to cilvēcīgumu un tādu jēgpilnu kopā darbošanos, mēs kopā ar darbiniekiem veidojam tādu darba vidi, kurā ar prieku būtu iespējams pavadīt lielāko daļu savas dzīves. Un nobeigumā es atkal piesaukšu Saimonu Sineku, jo vēl viens viņa citāts vēsta, ka nezināmās nākotnes izaicinājums ir daudz aizraujošāks par stāstiem, kas sasniegts pagātnē. Un tāpēc es iedošu jums mazu izvilkumu no tā, uz ko mēs pašreiz koncentrējamies tieši personāla vadības pusē, lai mēs savu darbinieku acīs saņemtu to labākā darba devēja apbalvojumu arī 6. gadu pēc kārtas. Šī kūka ir mūsu iekļaušanas izaicinājuma simbols. Fahats, kas ir skolotājs no Sīrijas, pie mums nonāca ar ļoti minimālām angļu valodas un nesošām latviešu valodas zināšanām, kā arī nesošu biroja darba pieredzi. Viņš ir vienīgais apgādnieks savai sievai un 4 bērniem. Fakats pavadīja pie mums personāla vadībā gadu, apgūstot gan latviešu valodu, gan angļu valodu, gan datorzinības un, protams, mēģinot iedzīvoties viņam pavisam jaunā kultūrā un vidē. Šobrīd viņš savas darba gaitas turpina tepat Savietbankā apdrošināšanas komandā, bet viņa sieva joprojām laiku pa laikam lutina mūs, jau bijušos komandas kolēģus ar austrumu saldumiem. Bet vislielākais pārsteigums šogad tieši pirms Latvijas dzimšanas dienas, kā pateicība mums, ka palīdzam viņiem būt šeit Latvijā drošībā, bija šī kūka. Jā, latviski runājot, case by case, mums izdodas šādi iekļaušanas gadījumi, bet tas izaicinājums mums ir joprojām iet soli pa solim uz to, lai savu iekļaušanas, apņemšanos un dažādības pastiprināšanu mūsu kolēģu vidū realizētu daudz apjomīgākā veidā. Un tie pāris piemēri, kur mēs šobrīd turpinam savu izpēti, ir, piemēram, mūsu filiāļu auditēšana, jo, lai gan mēs esam spējīgi uzņemt ne klientus ratiņkrēslos, bet kolēģus pārsvarā mēs neesam spējīgi uzņemt filiālēs. Tad mēs arī gribam saprast, kādas ir mūsu iespējas pielāgot darba slodzes, lai dotu saudzīgāku iespēju senioriem būt mūsu talantu lokā, jo nenoliedzami tas, lielākais vērtējums no mūsu kolēģiem, viens no tādiem raksturojošākajiem mūsu darba vides iezīme, ko arī paši kolēģi saka, ir tā dinamika lielā. Līdz ar to tad mums ir jāsaprot, kā mēs varam pielāgoties, lai to talantu loku priekš sevīm paplašinātu arī uz tādām darbinieku grupām, kuriem iespējams šī dinamika vairs nav tik viegli izturama. Izvērtējam arī sistēmu iespējas saglabāt, piemēram, konfidencialitāti kandidātiem, kuri ir, piemēram, dzimuma maiņas procesā. Un, jā, varbūt jums liekas, ka šīs ir ļoti reti, bet mums pēdējā gada laikā šādi atlases procesos jau ir bijuši 2 cilvēki. Viens no tiem jau ir bijis arī mūsu kolēģis, un otru mēs cenšamies arī atrisināt, lai būtu spējīgi pieņemt. Tā pašā laikā mēs turpinām papildināt arī labumu grozu, jo, droši vien, ka jūs zinat, ka tas atalgojums un citi monetārie labumi ir tā topiņa augšgalā, lai darbinieks justos apmierināts gan par savu darbu, un no mūsu labumu groza mūsu darbinieki arī saskaņā ar to pašu pētījumu, ko mēs pavasarī veicām, visvairāk novērtē veselības apdrošināšanu, papildus darba devēja apmaksātās brīvdienas papildus valstī noteiktajām un darba devēja iemaksas pensiju fondā. Un tas, ko mēs plānojam likt klāt nākamgad, ir viena tāda lieta, vienkārši pāris piemēri, viena tāda lieta ir darbinieku ģimeņu pasākums, jo mums ir
kas tiks atjaunots pirmo reizi pēc Covid laikiem. Iepriekš bija, tad Covid laikā nebija, un tagad mēs vēlamies to likt atpakaļ kalendāros, un tikko, piemēram, mēs sākām piedāvāt veselības apdrošināšanu kā labumu no pirmās dienas arī mūsu jaunākajiem talantiem, praktikantiem, kas pie mums pievienojas uz laiku līdz 1 gadam. Un tādi mums ir līdz pat 100 kolēģi 1 gada ietvaros, un viņi darbojas pie mums apmaksātos amatos, kā citi, līdzvērtīgi citiem kolēģiem, kā jaunākie asistenti vai jaunākie speciālisti. Un trešā lieta, varbūt, ko gribēju pieminēt, ir tas, ka mēs esam ieviesuši paplašinātās ģimenes pieeju ne tikai pasākumos, ģimeņu pasākumos, kur mēs piedāvājam ierasties ne tikai standarta izpratnē ģimenē, kur ir vecāki un bērni, bet arī pabalstos, bet arī ar citiem tuviem cilvēkiem, kas dažādu kolēģu gadījumā var būt dažādi. Vienam varbūt tā ir vecmāmiņa, citiem tie ir krustbērni, piemēram, vai partnera bērni un tam līdzīgi. Tad šo paplašinātās ģimenes pieeju esam ieviesuši arī tikko pabalstos, kas saistās arī ar ne tik patīkamiem dzīves gadījumiem, piemēram, šajā gadījumā bēru gadījumā, jo katram no mums ir savi vistuvākie cilvēki un nevienmēr tie, piemēram, ir bioloģiskie vecāki. Un mūsu jauno kolēģu dienā mūsu finanšu pārvaldes vadītāja Līga parasti uzjautā mūsu jaunajiem kolēģiem lielākos pārsteigumus. Un šajā pārsteigumā, ko jūs redzat, atspoguļojas 2 no mūsu ilgstošākajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs tā kā pastāvīgi, ar kuriem mēs strādājam. Un pirmais no tiem ir stereotips par to, kāds ir darbs un cilvēki, kas strādā bankā. Un lai arī pēc ārējā darba devēja pētījumā datiem gandrīz pusi no Latvijas darba spējīgākajiem vēlētos pie mums strādāt, no studentiem tie ir gandrīz 70%, tomēr tikai 14% prioritizēta mūs, ja būtu izvēle. Un galvenokārt tur figurē tādi iemesli, ka cilvēki nesaskata, kā viņu prasmes būtu izmantojamas bankā, neskatoties uz to, ka mums ir vairāk kā 250 amati, vai arī viņi uzskata, ka nav pietiekami piemēroti darbam bankā. Un te ir tas jau pie manis pieminētais dažādības un iekļaušanas stāsts, kur mums vēl ļoti daudz arī ir ko darīt. Un otrais stereotips, otrais izaicinājums, kas mums ir, šis jaunais darbinieks iespējams varētu būt kolēģis no filiāles, jo tur patiešām praktiski mums ir tikai sievietes. Un arī bankā kopumā sieviešu īpatsvars ir 70%. Un šis vēl ir kārtējais izaicinājums, ko mēs neesam atrisinājuši un ar ko mēs strādājam un turpināsim strādāt. Un pēdējā lieta, ar ko vēlējos padalīties, ir tas, ka esam arī plānojuši izvērst tādus karjeras un attīstības iespējas mūsu labākajiem darbiniekiem, jo bieži vien ir tā, ka labākie darbinieki vēlas ātri izaugt, un te jūs arī redzat, ka no tiem aptaujā mūsējiem, kuri ir pateikuši, ka iespējams, ka tomēr viņi neredz iespēju šeit palikt ilgāk. Pirmais iemesls ir tieši karjeras un attīstības iespēju trūkums. Un tas veids, kā mēs plānojam, pirmā tāda aktivitāte ir plānojam izmēģināt rotāciju uz citu laiku, citā amatā, saglabājot iepriekšējo amatu pēc vajadzības, ja tomēr cilvēki saprot, kad grib arī pēc konkrētu mēnešu laika atgriezties iepriekšējā amatā. Tādā pēctecības plānošanā ja mēs tā pārsvarā esam skatījušies tādās konkrētu komandu robežās, tad plānojam skatīties šobrīd pāri komandu robežām, dodot iespēju kandidātiem arī ar citas jomas pieredzi, un plānojam arī sazīmēt iespējamās karjeras takas, lai kolēģi spētu vieglāk norientēties, jo ne tikai ārējie kandidāti neredz to bankas amatu dažādību, bet arī iekšēji kolēģiem
mūsu lielās struktūras dēļ bieži vien karjeras konsultācijā nākot, tas viens no biežākajiem jautājumiem ir, es vēlos palikt bankā, bet kur vēl manas prasmes un pieredze ir noderīgas. Nu tā, paldies. Tas arī viss šodien no manas puses. Un droši vien, kad lai mums tad tas novēlējums būtu, lai mums katram izdodas kļūt par labāko darba devēju tieši mūsu cilvēkiem. Paldies. Paldies, Laura. Vērtības patiesi vieno ne tikai kolēģus savā starpā, bet arī draugus, ģimeni un arī valsti. Tiešām ļoti motivējoša un iedvesmojoša prezentācija, un es sadzirdēju, kādēļ jūs esat 5. gadu pēc kāds labākais darba devējs. Sirds siltums, pašaizliedzība, atbalsts un patiesi darīt vairāk nekā no tevis ir prasīts, ar ko patiesībā varētu piestrādāt valsts pārvaldē strādājošie. Paldies, Laura! Tālāk dosimies pie nākamā prezentētāja. Uzņēmuma SIA bonus karte pārstāvis Arturs pastāstīs par personāla motivēšanas rīku tehniski filtrētu, personalizētu maksājumu karti, kas paredzēta ēdināšanas un ārstniecības izdevumu apmaksai gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Un darba devējiem šī karte ļauj izmantot likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli paredzētos nodokļu atvieglojumus. Lūdzu, tev vārds un pastāsti vairāk, kas tad ir šī karte? Paldies. Ja vienīgais tehniskais jautājums man ir tā kā prezentācija, ja jums iedot man tiesības no šāda ekrāna. Jā, jūs varat dalīties, jums ir apakšā share screen iespēja. Jā. Jā. Tā, vai jūs redzēt visi? Tūlīt. Jā, mēs redzam prezentāciju. Jā, bonuskarte. Tad pirmkārt man sauc Arturs. Es esmu finanšu nozarē pēdējos 23 gadus. Pirmos 10 apmēram plus mīnus pavadīju bankās un tad jau apdrošināšanā. Un man šajos gados ir daudz nācies saskarties ar jautājumu, kā nomotivēt personālu. Kā atrast pareizo instrumentu tam vai šim kolēģim, vai tas būtu vīrietis vai sieviete, dažādās vecuma kategorijās. Un kaut kā tā nu vienā gaišā dienā nāca ideja prātā, kad varētu uztaisīt kaut ko tādu, kas nu tagad šobrīd saucās bonuskarte. Par bonuskarti tātad jau pareizi pieminēja, ir likumā noteikts iespējas, ko mums dod valsts, un tad bonuskarte ir vieglais veids, kā šīs te iespējas var apgūt. Un tas ir ar rūpēm par laimīgu un produktīvu darbinieku, un kā jau arī šīs dienas seminārs ir par stipru komandu, tad, nu, kā to rāda arī praksa un pieredze mūsu esošajiem klientiem, tad bonuskartes tiešām stiprina arī šo te komandas būšanu, kopā būšanu. Par likuma, jā, un tad, kā arī pieminēja, tad šī te karte ir paredzēta 24/7 ēdināšanas, un no pagājušā gada arī ārstniecības izdevuma apmaksai, un uzreiz jāatzīmē, ka tas nekādīgi neietekmē veselības apdrošināšanas prēmiju, vai arī otrādāk, ja veselības apdrošināšana tiek iegādāta, tad tas savukārt neietekmē šo te izmantojamo naudas apmēru, kas ir 480 eiro gadā. Par normatīviem aktiem, tad iedzīvotāju ienākuma nodokļa likums, jau pieminētais 8. panta 15. daļa, nosaka to, ka ēdināšana ārstniecībai var iztērēt 480 eiro gadā uz vienu darbinieku. Un šeit vēl jāatzīmē ir svarīga lieta, kas bieži vien, ko grāmatveži vaicā un ir pareizi izprast, tad mēs arī valsts dienestam pavaicājuši esam uzziņas formātā, jo, kas zinās, sapratīs, tātad uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā ir paredzēta reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākuma izdevumi 5% apmērā, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā 8. panta 15. daļā ir arī teikts, ka 480 eiro var būt uz vienu darbinieku, bet ne vairāk kā 5% no kopējā darba alga fonda. Šie 2,5% abos divos likumos ir dažādi un savstarpēji nesaistīti, un viens otru arī neietekmē. Kas attiecās uz
uz apmaksas iespējām, tad šī karte ir tehniski filtrēta, kā arī tika pieminēts, un tā karte ir, un tas dod iespēju šo karti izmantot bez papildus administratīvā darba, un šo iespēju novērtē uzņēmumi, it īpaši ar daudz darbiniekiem, tāpēc, kad saprotiet paši, ja grāmatvedībai būtu nepieciešami čeki, šī produkta ietveros, tad nu, tas vienkārši nestrādāt, un to es arī esmu sapratis tajos 23 gados būdams finanšu nozarē. Mēs esam izveidojuši produktu, kas palīdz iztikt bez čekiem, jo šis te konta izraksts, kas ir darbdevēja rīcībā, ir pietiekoši attaisnojama dokuments, lai vai cik tur arī būtu transakcijas, un mums ir klienti, kuriem ir arī 650 bonus kartes, kuriem ir 1300 transakcijas nedēļā, un lai cik tās arī būtu transakcijas, par to nevajag uztraukties, jo atkal valstīm dienas ir apliecinājis, ka ņemot vērā šo te kartes tehnisko filtrēšanas iespēju un to, ka konta izrakstā parādās tikai vienīgi ēdināšanas un ārstniecības izdevumi, tāda ir pietiekoši ar šo te elektronisko konta izrakstu kā ar attaisnojumu dokumentu, un čeki nav vajadzīgi. Un vēl jāatzīmē, ka karta strādā arī ārpus Latvijas robežām visā pasaulē. Un tas nozīmē, ka jūs varat norēķināties ne tikai Latvijā, bet arī, protams, Lietuvā, un Igaunijā, un Spānijā, un Londonā, un Austrālijā. Un tāda klienta kā Gemos, nu, daļa, protams, no šiem darbiniekiem, bet viņi sauc bonuskarti par atvaļinājumu karti, jo viņi dodās atvaļinājumā, un tad, nu, viņi ārpus Latvijas izbauda šīs te darba devēja dotās iespējas. Par nodokļu atvieglumiem runājot, tad mājaslapā bonuskart.lv ir interaktīvais kalkulators. Šie slaidi, kas ir faktiski atšķirās, nu, viņi vienādi vizuāli, bet viņi atšķirās cipariski. Es te pabraucu nedaudz uz priekšu, vai pabraukt atkal atpakaļ. Tātad šie slaidi norāda, un tad mājaslapā bonuskart.lv jūs varat līdz pat vienai darbinieka vienībai ieraudzīt, braucot ar bultiņām uz augšu un uz leju, kaut vai pat nevis ievadot ciparus, bet vienkārši palielinot un samazinot šo skaitli, var uzreiz ieraudzīt, cik ir liels ietaupījums uzņēmumam, ja salīdzina divus labumus. Viens labums ir nu, ar nodokļiem apliekamais algas pielikums 40 eiro apmērā mēnesī, un otrs labums algas pielikums ar visiem nodokļiem apliekamais. Un otrs labums ir 40 eiro apmērā mēnesī šis te nodokļiem neapliekamais ēdināšanas izdevuma pozīcija. Un tad, nu, piemēram, pie 50 darbiniekiem tas ietaupījums ir 14 000 eiro katru gadu, pie 100 darbiniekiem 29 000, pie 200 58 300, paši redziet skaidrus, un pie 500 arī apstāsimies. Jo 146 000 eiro var ietaupīt katru gadu, nemaksājot valsts kasē algas nodokļus, un pilnīgi absolūti oficiāli. Likumā ir noteikti ierobežojumi. Es nu, tā nedaudz paskatījos, ka šodien daļa no apmeklētājiem ir tādi, kuri nodarbina mazākā 6 darbiniekus, un, diemžēl, likums nosaka to, ka šie te nodokļu atvieglojumi pienākās 6 un vairāk darbiniekus nodarbinošiem uzņēmumiem, un vēl tāpat tās likums arī, diemžēl, nosaka, ka šie te nodokļu atvieglojumi neatiecās uz valsts, pašvaldību, publiskajām un publiski-privātajām kapitāla sabiedrībām. Jāatzīmē, ka termins publiski-privātā nozīmē vairākām publiskām kapitāla sabiedrībām piedarošs uzņēmums. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka mums ir arī tādi klienti, kā piemēram Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, kuri saviem darbiniekiem izmanto bonus kartes, un kāpēc viņi tā dara, un vēl pēc tam viņi maksā nodokļus par šīm te visām naudiņām, ko viņi iedod. Tāpēc viņi tā dara, tāpēc, ka viņi dod mērķtiecīgi tērējama naudu, rūpējoties par darbinieku labbūtību, un tā rezultātā šī te karta, kas paredz iespēju norēķināties tikai vienīgi par ēdināšanas un ārstniecības izdevumiem, dod iespēju mērķtiecīgi iztērēt līdzekļus, pat samaksājot nodokļus.
Un nākošajā slaidā te var redzēt dažus no mūsu klientiem. Mēs lepojamies ar tādiem klientiem kā Valmienmužs, Saules, Madara Kosmetikas, Miltens Piens. Nu, mēs lepojamies ar katru un visiem klientiem, kas izmanto bonus kartes. Mēs priecājamies par viņiem. Šeit patiesībā nav pēdējais atjaunotais. Mājaslapā tur arī var redzēt, tā skaitā Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza. Jā, un tas fakts ir un paliek neapstrīdams, kad mēs visi ēdam katru dienu bez izņēmuma, bez variantiem. Un tā rezultātā nokļūdīties, kurš darbinieks ēdīs vai neēdīs, ir grūti. Un tā rezultātā šāda te bonuskarte ir labs veids, kā pateikties darbiniekam par to kopā būšanu un par to uzņēmumu mīlēšanu un lepošanos. Kas attiecās uz pateikšanos, tad likumā noteikts koplīgums kā obligāta prasība. Ļoti, ļoti daudz uzņēmumu baidās no šī termina un līguma formāta vai saistībām, bet jāsaka tā, ka tā ļoti, ļoti rūpīgi izlasot darba likumu, ko mēs esam izdarījuši vairāk gadu garumā, nav nemaz tik traki, un mēs esam sadarbībā ar Kobaltu izstrādājuši pilnīgi visu koplīgumu dokumentāciju, kur mēs mūsu klientiem nodrošinām bez maksas, un atkarībā no tā, cik tad klients ir liels vai mazs, tad ir tas ejamais process, kā to var izdarīt, bet un man nav nekas personīgi pret arotbiedrībām, bet daudz uzņēmumu baidās no tā, ka koplīgums ir mūža saistības, no kurām nekad nevar tikt vaļā ar arotbiedrību. Tā nemaz gluži nav, un tā rezultātā mēs palīdzam to saprast, gan arī izpildīt visas likuma prasības. Un kas attiecās uz lojalitāti un pateicību par kopā būšanu jau ilgāku laiku, tad darba likums nosaka to, ka koplīgumā var tikt noteikti nosacījumi, kuriem iestājoties tiek piešķirts viens vai cits labums, un šie nosacījumi tad ir mūsu gadījumā šī lojalitāte. Citi uzņēmumi pieliek vēl papildus kaut kādas nosacījumus klāt, bet tā jau tāda iekšējā virtuvē katrā uzņēmumā, kurš kā lems, tā arī tam būs būt. Man prieks redzēt tādu uzņēmumu kā Smiltenes Piens darba sludinājumus Facebookos tā skaitā, kuros veselības apdrošināšana tiek apsolīta pēc 3 nostrādātajiem mēnešiem uzņēmumā. Savukārt tā arī rakstīta bonuskarte ar apmaksātiem ēdināšanas izdevumiem ir pēc 6 mēnešiem. Ir uzņēmumi, kas nosaka arī gada termiņu. Ir uzņēmumi, kas diferencē šīs iemaksas, un kas ir svarīgi, tad darbiniekam šī nauda uzkrājās no janvāra līdz decembrim, un tā rezultātā faktiski 95% mūsu klienti arī veic ikmēneša iemaksas 40 eiro mēnesī. Man ir bijis prieks dzirdēt pašam, kā mūsu esošais klients, toreiz vēl topošajiem klientiem Groglās, kurš gribēja satikties ar kādu esošo klientu, kad Groglās vaicāja, kā darbinieki novērtē šo labumu, tad man bija prieks dzirdēt to, ka darbinieki šo naudu gaida katru mēnesi. Un tad šeit ir stāsts par motivāciju, tāpēc, ka algas pielikums ir pašsaprotams mums visiem. Un mēs par to priecājam, mēs to gaidām pēc gada, plus mīnus, ka mēs esam nostrādājuši, varbūt ātrāk, bet tā kā mēs viņu dabūnam, mēs par viņu priecājamies mēnesi, 2, pēc 3 mēnešiem tas ir mūsu jaunais algas standarts, pēc 6 mēnešiem mēs par to esam jau pat aizmirsuši, un mēs sākam gaidīt nākošo algas pielikumu pēc 12 mēnešiem. Kā arī atzīmēja iepriekš, tad šo naudu darbinieki gaida katru mēnesi, tāpēc, ka darbdevējs tieši un netieši atgādina, ka viņš rūpējās par darbinieku. Un gandrīz vai visu beidzot es parādīšu, gan jau kaut kas ienāks prātā, bet es parādīšu dažus piemērus par to, kā var izskatīties bonuskartes. Man jāņem ir blur my background un stāsts par to, ka uz katras kartes var būt
Uz katras kartes var būt arī darbdevēja logo, Madara Cosmetics for Finance, Groglass, Mafons, Vendons, Valmienmuiža un Axon Cable. Tā rezultātā darbdevējs ar šo te karti atgādina, kā es arī teicu iepriekš, ka tieši mēs rūpējamies par tevīm. Un man ir bijušas smieklīgas situācijas, kad es esmu braucis uz Valmieru, jo mums ir Valmiera mūža mūsu klients, un tur bija tāda nelielas tehniskas problēmas ar norēķiniem mazajā Ansī. Tagad es aizbraucu uz mazo Ansi un lūdzu tikšanos ar Kristīnu vai Sabīni, tad, kā izrādījās, Laura laikam bija augstāk stāvoša persona, un tas cilvēks, kurš bija uzrunājis tādā skaļā balsī pa visu restorānu kliedz. Laura šeit pa tām Valmiermuižas kartēm atbrauc parunāties. Nu, man bija prieks, ka tā asociācija bija par to, ka tās melnās ir Valmiermuižas kartes. Un līdzīgs tās bija par Daugavpili, kur mums ir klients Axon Cable. Un tagad es aizgāju uz Latgales piena veikalu tā kā veikt testa maksājumu. Tad man atbildēja, ka nē, tās ir tāds Axon melnās kartes, viņas strādā, viņai viss ir kārtībā. Nu, tā rezultātā tā ir tā asociācija, kas rodās ne tikai darbiniekiem pašiem, bet arī norēķinu vietām, kur tas norēķins ir ticis veikts līdz tam brīdim. Nu, tā, plus mīnus, tas būtu tāds ieskats par bonuskartēm. Es pats mīlu šo darbu ļoti, jo tas ir mans radīts, mans virtuālais bērns, par kurus rūpējos. Man pašam ir 5 bērni, reāli, un šī ir mana virtuālā meitiņa peciņa. Jā. Paldies, Artur. Prieks Tādi dzirdēt un redzēt to entuziasmu un arī inovatīvu uzņēmējdarbību, kas ir attīstījusies. Tev ir pāris jautājumi iekrituši par to, vai 480 eiro gada limitā ietilpst arī izdevumi par veselības apdrošināšanu. Nē, neietilpst. Es jau to arī teicu, ka šie divi limiti savā starpā viens otru nekādīgi neietekmē. Un ir kategorija darba devēja, kas izvēlās turpināt iegādāties veselības apdrošināšanu, bet viņi atsakās no kaut kādām papildus programmām, kas ir pierādījušās neefektīvas. Piemēram, zobārstniecība ir darba devēja, kas vienkārši noņem šo te papildus programmu no savas veselības apdrošināšanas polises, kā rezultātā prēmija kļūst lētāka un dod šo te bonus kartu, un beigās budžets gan izvērt tas pats. Es zinu, ka celsies veselības apdrošināšanas prēmija no 426 uz 750 eiro, kas nodokļu neapliekam, bet tas jebkurā gadījumā viņi viens otru neietekmē un neiespēdo. Te ir tev vēl viena ideja par 3+ karti. Paredzēt iespēju šo kartu savienot ar ģimenes 3+ karti. Neizslēdz, jūs jau varat izmantot abas kartes kopā, lai saņemtu atlaidi, piemēram, tad šo bonus karti izmanto kā maksāšanas karti, pareizi? Protams, ka jā, un šeit gan jāatzīmē tas, ka šāda savietošana fiziska un tehniski nebūs iespējama, jo 3+ karte ir 3+ karte kā atzīšanas līdzeklis, bet šī gadījumā bonus karte ir maksājuma karte, Mastercard, un viņa tiek personalizēta uz katru vienu cilvēku. Es redzu jautājumu, kāda ir atšķirība no Narvas un nopērkamā Premium Plus kartēm. Atšķirība ir tāda, ka Premium Plus kartēm ir 150 eiro maksimālais limits, kādu var attiecināt un piemērot. Šīs Narvas un Premium Plus kartes var norakstīt reprezentācijas izdevumos un labākajā gadījumā personāla ilgtspējā, bet ar viņām var izdarīt daudz ko un visu kaut ko. Bet bonus kartēm ir 480 eiro ar nodokļiem neapliekamais limits un izmantojams ēdināšanai un ārstniecībai. Starp citu, lai būtu saprotams, ko nozīmē ēdināšana, mēs esam laika gaitā arī sapratuši, un mēs saviem klientiem piedāvājam tādu rediģējumā formātā Word dokumentu, kurā ir apraksts par to, kas ir bonus karte.
Un tajā aprakstā ir dārgais darbinieki, paldies par tavu, un tad ir tas, ko darbdevējs ir nosacījis kā nosacījumu, kāpēc šis te bonus, jo nepavēlti viņi saucās bonus, jo tas ir kaut kāds nākošā līmeņa bonus, kas pienākās darbiniekam pēc tam, kad. Un tad ir apraksts par to, ko nozīmē ēdināšana un ko nozīmē ārstniecība. Ēdināšanas gadījumā šī karta strādā visos un jebkurās kafejnīcās, restorānos, voltā, boltā, vendinga aparātos, kafijas aparātos un arī pārtikas veikalos ar uzsvaru uz pārtikas. Piemēram, Foreveris čekās visas traupas piens un ādažu dēsts un tam līdzīgi. Starp citu, es arī esmu Laimas saldumu veikalā norēķinājies, jo tur nopērkamās lietas ir pārtikas produkti ar lielu cukura līmeni, bet no jebkurā gadījumā ēdamas lietas. Un par veselību ir tā, ka tā jebkura klīnika, jebkura zobārstniecības klīnika, jebkura poliklīnika, veselības centrs, slimnīca un tam līdzīgi par jebkādu pakalpojumu, jo ar bonuskartēm nav izņēmumu. Ar bonuskartēm ir pieejamais naudas apmērs tajā dienā, kāds ir. Un ir darbinieki, starp citu, kas mērķiecīgi krāja naudu no janvāra līdz jūlijam. Viņš ir sakrājis jau 280 eiro un var veikt sev vien zināmās lietas veselības aprūpes jomā, kas ir gadiem varbūt ir bijuši nepieciešams un ko varbūt nav varējis atļauties no savas kabatas samaksāt. Tātad, precizējot, tas limits, mēneša limits ir 40 eiro. Ko var iztērēt? Tas ir atkarīgs tikai vienīgi no paša darbdevēja, kādu darbdevējs dos, jo ir darbdevēji, kas janvāra mēnesī iedod uzreiz 480 eiro, bet jāatzīmē to, ka, ja darbinieks 480 eiro iterēs janvārī un janvārī aizies projām, tad par 440 mums jāsmaksā augsts nodoklis. Es esmu uz to norādījis tādiem darbdevējiem, bet viņi uz to atbildējuši, ka viņi ar to rēķinās, tas ir tā kā jau iebudžetēts, bet no tiem darbdevējiem tie darbinieki kaut kā neiet projām. Ir un paliek un visu gadu. Un kāpēc es tā saku, jo par šiem 480 eiro jāatskaitās ir tikai vienreiz gadā. Tas ir vēl viena lieta, par ko ļoti domāts. Faktiski tā sanāca, ka grāmatībai šī produkta ietvaros jādara gandrīz pilnīgi absolūti nekas, jo tikai vienu reizi gadā jāatskaitās par šīm iztērētām naudām, tāpēc, ka tas ir paziņojums par fiziskai personu izmaksātajām summām, kas tiek iesniegtas janvāra un februāra mēnesi līdz 20. februārim. Par visu iepriekšējo taksācijas gadu, un tikai tur ir kolona, kas saucās neapliekamie ienākumi. Un tā reāli faktiski iztērētā summa tad ir jāieraksta arī šajā vienā šūnā. Un mēs nodrošinām klientiem atskaites katru mēnesi un katru gadu par visu katra darbinieka kopā iztērētā naudu. Pašiem nav nekas jāsaskaita, jārēķina. Mēs visu izdarām klientu vietā. Paldies, Artur. Es redzēju, ka jūsu prezentācijā to nebija ielicis Svetbankā jūsu klienti, tā kā varbūt jūs aizkadrā vēl varēsiet aprunāties. Es labprāt aprunātos Svetbankā. Jā, paldies tev, Artur. Es redzu, ka arī jautājumu vairāk nav. Mēs varam doties pie nākamā runātāja. Un nākamais runātājs mums ir uzņēmuma SIA Road Games pārstāve, kura dalīsies ar vērtīgiem priekšlikumiem, kā salietēt uzņēmuma komandu interesantā un aizraujošā veidā. Tā kā mums jau te ieminējās, ka vajag prasīt kolēģiem, darbiniekiem, bet varbūt arī kādu interesantu ideju varētu padalīties Liene Grenēvica. Lūdzu. Jā, sveiciens visiem. Esmu Liene. Road Games, kas ir viens no draugiem grupu uzņēmumiem, līdzdibinātāja un vadītāja, un ikdienā es gan vadu individus, gan vadu komandu, gan vadu arī uzņēmumu. Un pēdējos jau kādus 6 gadus aktīvi kopā ar Road Games komandu mēs organizējam saliedēšanās pasākumus gan draugiem grupu iekšienē, gan arī Road Games klientiem. Bet iesākumā par to, kāpēc tad vispār ir vērts aprūpēt darbiniekus un ieguldīt viņu labbūtībā. Un ir vairāk pētījumi par to, un darbinieku aptaujas, un apskatot dažādus pētījumus no dažādām pusēm, varētu izcelt 7 ieguvumus, no kuriem pirmais ir par to, ka darbinieki vispār to vēlas. Un ir tāds interesants pētījums,
par to, ka 79% no darbiniekiem, kur strādā uzņēmumos, kuros jau tiek domāts par viņu labbūtību un tiek piedāvāti šie te labumi, viņi izvēlētos jaunus labumus paaugstinājumu vietā. Tad vēl viens no ieguvumiem ir par to, ka darbinieki ir vairāk iesaistīti un arī produktivitāte ir lielāka. Un kādā pētījumā minēts, ka 91% no darbiniekiem ir motivēti savu darbu paveikt labāk. Tad, ja uzņēmums ir domājis par viņu labbūtību un paredzējis arī šos te labumus. Tāpatām arī ir augstāka apmierinātība. Par 60% ir vairāk apmierināti darbinieki tajos uzņēmumos, kuros ir šī labbūtības programma labumi salīdzinājumā ar tiem uzņēmumiem, kur tāda nav. Un, protams, mazāka rotācija. Man liekas, ka šis skaitlis saskan plus mīnus arī ar to, ko Laura minēja, jo 73% izvēlētos palikt atbilstošu labumu dēļ uzņēmumā, kurā jau viņi strādā, un nebūtu gatavi mainīt to pat, ja algas izmaiņas būs par 30% lielākas kādā citā uzņēmumā, kur šie labumi netiek piedāvāti. Un tas veido arī labāku kultūru. 77% domā, ka tieši šī labumu, ja labūtības programmas eksistēšana pozitīvi ietekmē kultūru uzņēmumā, kas, protams, ir laba lieta arī HR cilvēkiem, jo arī personāla atlase ir vieglāka. Un diezgan liels procents, gandrīz 90% apsver, kādus labumus darba vieta piedāvā. Izvēloties darbu, tas nozīmē, darbinieki veids salīdzinājumu. Viņi skatās ne tikai uz amata aprakstu, uz atalgojumu, bet arī uz šiem te labumiem, ko uzņēmumi piedāvā. Un dienas beigās tas ir arī pievilcīgāks zīmols, jeb uzņēmumu tēls, un ir pētījums, kur 89% darbinieki iesaka savu uzņēmumu kā labu darba vietu tad, ja viņus pašus apmierina šī labūtības programma, ko uzņēmumi piedāvā. Un tā kā RoadGames ir viens no draugiem grupu uzņēmumiem, tad arī RoadGames darbiniekiem ir iespēja baudīt šos labumus, un es izvilku tādus kā top 10, par kuriem draugiem grupu iekšēnē darbinieki ir vispriecīgākie. Un tas ir elastīgs darba laiks, ir iespēja ierasties darbā līdz 11. Tā ir apmaksāta dzimšanas dienas brīvdiena, bezmaksas pusdienas, premium klases apdrošināšana, apmaksāta labuma karte, bonus karte, par kuru jūs tikko jau dzirdējāt, tad arī bezmaksas autostāvvieta, apmaksātas sporta nodarbības, iespēja pasūtīt jebkādu grāmatu par profesionālo jomu bibliotēkā, apmeklēt konferences, webinārus, kursus, un vasarās izmantot saīsinātās piekdienas un, protams, salēdēšanās pasākumi, kas draugiem grupā ir diezgan daudz un regulāri, un daļu no tiem organizē RoadGames. Jā, par RoadGames. RoadGames ir piedzīvojuma orientēšanās spēles, gan pilsētvidē, gan dabā, kuru spēlētāji, izmantojot RoadGames lietotni, dodas uz dažādām tās kartē norādītām vietām. Apskats vērtām, populārām, mazāk zināmām, pavisam slepenām, un tajās veids dažādus uzdevumus. Jā, RoadGames var spēlēt gan jebkurā laikā, gan arī izmantot dažādu uzņēmumu, privātu un publisku pasākumu ietvaros. Jā, mazliet par to, no kā tad sastāv RoadGames spēle. Kopumā spēlē ir iekļauti 9 dažādi interaktīvi uzdevumi, un viens no tiem ir uzdevums Matchmakers, kur komanda trenē atmiņu, iegaumējot fotoobjektus, foto uzdevums, kas ir galerijā, un fokusētā veidā dodas uz šo te uzdevumu vietu, un tur mēģina atpazīt, kurš tad no šiem foto ir uzņemts šajā vietā. Tāpatām ir tāds uzdevums kā G-punkts, kur komanda neatlaidīgi dodas uz mērķi, jo viņiem ir jāsasniedz, sakojot procentu skalē 100%. Uzdevums ir veidots no bērnības, ja bērnu uzdevuma kartes augsts, ko varbūt daļa atceraties bērnībā spēlējām. Tad ir tāds uzdevums kā atklājējs, kur komandā kopstiski dodas un meklē atbildi uz uzdevumu vietām.
Savukārt uzdevumā sprinters parasti izvirzās kāds cilvēks komandā ar lielāko iniciatīvu vai līderis, kurš ir gatavs uzņemties vadošo lomu un savākt virtuālos diamantus pēc iespējas īsākā laikā. Tad spēlē ir iekļauts arī uzdevums mednieks, kas ir veiksmes uzdevums, un te komandai strateģiski jāizdomā, vai viņš šo te uzdevumu iekļaus savā spēles stratēģijā, vai tomēr izlaidīs un dosies uz uzdevumiem, kur garantēti punkti. Tad ir tāds uzdevums kā grupīs, kas atraisa radošo domāšanu un mazliet tomēr grūž ārā komandas no komforta zonas, jo uzdevumi ir ļoti radoši un arī mazliet traki. Un tad ir uzdevums eksperts, kur parasti parādās, kurš komandā ir erudītākais, kuram ir lielākās zināšanas vai vienkārši kurš ir labs Google meklēšanas meistars. Un tad ir uzdevums detektīvs, kur komandā kopstiski vāc dažādus pavadienus un mēģina atšifrēt, kas tad ir vienojošais. Un noslēdzošais uzdevums Goldigers ir uzdevums, kur komandai jāslēdz klāt kritiskā domāšana, kopā jāmēģina atminēt, kas ir mīkla, lai varētu doties uz lokāciju, atrast tur seifu, izmantojot papildināto realitāti un savākt virtuālo zeltu. Un, protams, visu spēles laiku komandas var savā starpā sazināties čatā un uzreiz pēc spēles arī apskatīt rezultātus un salīdzināt vietu topā. Jā, kādiem mērķiem tad ir izmantojama Roadgames spēle? Roadgames spēles var izmantot uzņēmumu jubilejas pasākumiem, tāpatām arī regulāriem komandas saliedēšanas pasākumiem, kā arī jaunu darbinieku ievadīšanai darbā, jeb onboarding pasākumiem, tāpatām arī izglītošanai jebkādā uzņēmumam un viņu darbiniekiem aktuālā tēmā. Un var, protams, taisīt arī plašāk mērogu spēles, jau domājot par zīmolu atpazīstamību un piedāvājot šīs spēles ne tikai darbiniekiem, bet arī uzņēmumu klientiem. Tāpatām arī var izveidot spēli kā dāvanu darbiniekiem dažādos svētkos, vai līdzīgi, kā to darām mēs draugiem grupas, esam aizstājuši klasiskās sporta spēles ar auto-orientēšanos jau 19 gadus pēc kārtas. Bet tas, ko es gribētu pateikt, ka svarīgi attiecībā uz darbinieku labklājību ir atcerēties ne tikai par šiem te labumiem un labumu groziem un lielajām lietām, bet arī atcerēties, ka tās mazās ikdienas lietas ir ļoti svarīgas. Un tikai kombinējot šīs lielās lietas ar mazajām, mēs varam izveidot laimīgāku, veselīgu un spēcīgāku komandu. Un es gribu padalīties ar dažām lietām, ko mēs esam Roadgames komandā ieviesuši. Es pieņemu, ka katrā uzņēmumā ir sapulces, un sapulces var būt visādas, vai ne? Un mūsu sapulces izskatījās apmēram šādi. Tas bija kaut kāds 2 mēnešus atpakaļ. Mēs katru pirmdienu 11:00 sazvanamies, attālināti, jo mēs varam izvēlēties, vai mēs strādājam no mājām vai ofisā. Un tad mēs stāstam, kā mums ir veicies ar dažādu mērķu sasniegšanu, par aktualitātēm nozarē un tā tālāk. Jūs varat redzēt, kur cilvēks smaida šajā sapulcē. Cilvēks, kurš uzņems taisa screenshot, jo zina, ka viņš būs bildē. Un otrs cilvēks, kurš prezentē un stāsta, cik viņam labi ir izdevies sasniegt mērķus. Pārējie, viņi nezina, kas uzņem šo screenshot, bet izstāsta, kā kurš kurai, kāds vēl nav pamodies, kāds vēl fonā taisa prezentāciju, gaidot savu kārtu un tā tālāk. Tad mēs, kā komanda, sapratām, ka kaut kā šis formāts nestrādā, mums kaut ko vajag pamainīt. Un mēs kopā sanācām un izdomājām vairākus mazas lietiņas, ko mēs varētu ieviest, lai tas sapulces mums ir mazliet priecīgāks. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs pirmkārt vienojamies, ka mēs nākam pirmdienās uz ofisu. Ja mēs visas pārējās nedēļas dienas varam darīt, kā vēlamies, tad mēs vienojamies, ka pirmdienās mēs tomēr nosinhronizējamies un sanākam kopā. Jā, un otra lieta, mēs vienojamies, ka mēs visi sapulces stāvam kājās. Jo pirmkārt, viņas nebūs tik garas, jo kurš grib stāvēt ilgāk par stundu kājās. Otrkārt, fokus uz runātāju ir nesalīdzinām lielāks, kā tad, ja tas notiek attālinātā formātā. Tad mēs ieviesām, ka mēs runājam random secībā. Tas nozīmē, neviens nekad pirms sapulces nezina, kurš viņš uzstāsies, jo mēs to izlozējam sapulces sākumā, kas nozīmē visiem ir jābūt sagatavojušiem.
Un tas, kurš runā pirmais, viņam vienmēr ir jāuzdod iesildošais jautājums. Jo saprotiet, paši tā ir pirmdiena, nedēļas sākums, visi ir mazliet vēl nepamodušies. Tas iesildošais jautājums varbūt par jebkādu tēmu. Piemēram, kas ir tavs apkaunojošākais dzīves moments, ko tu vislabāk gatavo un tā tālāk. Tas bija mulsinoši tikai pirmajā reizē, pēc tam aizgāja ķēdes reakcija un patiesībā visiem diezgan liels fans sagaidīt atbildes uz šo jautājumu. Tas arī pēc tam to atmosfēru ļoti, ļoti pamaina. Tādā mēs ielikām vēl vienu tādu slaidu pašās prezentācijas beigās, ko darīt brīvdienās. Un tas ir slaids, ko visi gaida visvairāk. Tas notur uzmanību, lai beigās katrs uzzinātu, kā tad kolēģis ir pavadījis savas brīvdienas un aizgūt idejas savām nākamajām brīvdienām. Tad, kad sapulce beidzās, tad mēs daļu no komandas vienojamies 2 minūšu plankā, jo mums patīk izaicināt fiziskās aktivitātes. Tad mēs kopā dodamies pusdienot, runājam par visu, ko izņemot darbu, un tad daļa no mums arī iet meditēt un nofokusēs dienai. Un vēl viena lieta, ko mēs pamainījām, ir ikmēneša sarunas ar darbiniekiem. Arī tās mums agrāk bija vai nu attālināti, vai dažkārt klātienē, bet arī sarunās, kurās mēs gan runājam par feedbacku, gan arī stāstam, kas ir labi, ko varētu uzlabot, tomēr attālinātais formāts nestrādā tik labi kā dzīvā saruna. Un tas, ko mēs pamainījām, mēs izdomājam, ka mēs runāsim staigājot ap Māras dīķi. Jo mums blakus ofisam ir Māras dīķis, un vienalga kāds ir laiks ārā, vai lietus, vai sniegs, vai ļoti karsts, mēs ejam un runājām par lietām, kas mums ir aktuāls, kas tādā veidā palīdz jau laicīgi izcert kaut kādas potenciālās problēmas, noķert, kā darbinieks jūtās, un jā, tās sarunas ir daudz atklātākas un atvērtākas nekā viņas bija video zvana laikā. Jā, un, protams, tam visam pa vidu mēs arī kā komanda ne tikai spēlējam road games, bet daram arī citas lietas. Kopā orientējoties, mēs esam sākuši staigāt gar jūru. Mēs pirms 4 gadiem sākām no vecākiem doties Igaunijas virzienā, un pagājušo gadu jau 30 kilometrus nogājām Igaunijā gar jūras robežu. Tad esam svaidījušies ar krāsām tādā pasākumā kā Dopamīna Splash. Un šogad visa komanda kopā izlicām ar gumiju. Tālūk, jā, tas no manis šodien viss. Ja ir kaut kādi jautājumi, es ļoti priecāšos atbildēt. Paldies! Paldies, Liena! Klausījos tavu prezentāciju un gandrīz pārsvarā likās, nu jums gan ir paveicies tik forši, un tad es ieraudzīju pēdējo kadru ar lekšanu lejā ar gumijas, domāju, vai cik labi, ka mums tā nav, vai cik labi. Bet ļoti, ļoti jauka prezentācija, paldies tev. Patiesībā tur, kur minēja sākumā pirmajā slaidā, kāpēc 79% izvēlās labāk labumus nekā paaugstinājumu darbā, man kādreiz kāds gudrs cilvēks teica, ja kādreiz dzīvē ir tā, ka jātiek vaļā no kāda kolēģa, paaugstina viņu amatā, jo tas ir tas, ko cilvēki nevēlas. Nu tā, puslīdz, protams, tie, kuriem ir karjera svarīgi, tie vēlās, noteikti Laura iebilsta. Jā, orientēšanās spēles man arī ir paveicies. Es esmu kādu vai 1 vai 2 reizes piedalīties auto orientēšanās sacensībās. Un tas sprinteris, tas ir ļoti grūts, tā kā klausieties uzmanīgi, ir jāskrien ļoti daudz. Jā, tiešām labas idejas, iesildošais jautājums, ļoti interesanti. Šo es piedāvāšu kolēģiem, kādā no sapulcēm, to varētu būt ļoti interesanti patiesībā. Jā, un klausoties visas jūsu prezentācijas, sapratu to, ka mēs patiesībā darbā pavadām ļoti daudz laika, vismaz 8 stundas. Un parasti tas ir vairāk, un ja mēs iedomājamies, ka mēs 8 stundas guļam, tad vispār pusi no savas dienas mēs pavadām darbā, un tad tam ir noteikti jābūt kaut kam tādam, ko mums patīk darīt, kur ir mūsu vērtība, kur ir mūsu sirds. Nevis vienkārši doties uz darbu, lai tikai sagaidītu to brīdi, kad mēs dosimies mājās. Tas ir briesmīgi. Ja tā ir jāstrādā, tad tiešām ir kaut kas jāmaina, tad tā rotācija ir svarīga un vajadzīga. Bet paldies jums, kolēģi lektori, par dalību pasākumā. Es redzu, ka jautājumu čatiņā nav. Paldies par iedvesmu. Es ceru, ka uzņēmēji dzirdēja visas idejas, kā rosināt, kā atbalstīt, kā
iedvesmot darbiniekus darīt un būt laimīgiem. Ne tikai darīt, bet būt laimīgiem, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es padalīšos vēl ar anketiņu. Lūgums aizpildīt dalībniekiem. Tas neatiecas uz lektoriem, tikai uz dalībniekiem. Jā, un izslēgšu ierakstu. Tā kā tas